Es esmu Gatis Didriksons, arhitekts. Jaunākais no Didriksona arhitekta dinastijas. Tēvs, māte, brālis, māsīts, visi mēs esam arhitekti. Arhitekts no kaula, kā man viens draugs teica. Man tiešām ļoti, ļoti patīk tas, ko es daru. Šķiet, es atradu savu nodarbošanos, savu tādu lemto darbu. Kā cilvēkam, kā viņu neatslēgt no dabas vai kā viņu saglabāt saikni ar dabu. Tas ir viens no arhitektūras uzdevumiem, manuprāt, pie kā mēs mūsu projektēs ļoti rūpīgi strādājam. Un te mēs nonākam pie dienas gaismas. Dienas gaisma, tas ir dzīvesprieks. Un, ja cilvēks reiz tik daudz laika pavada iekštelpās, piemēram, no rīta, mēs zinām, cilvēks strādā birojos, no rīta pieceļās, aiziet līdz garāžai, iekāp savā mašīnā, aizbrauc līdz pazemes garāžai savā birojā, uziet augšā un visu dienu strādā. Vakarā viņš iesēžas savā mašīnā, aizbrauc līdz stāvvietē tirdzniecības centrā vai kur, iet tirdzniecības centrā. Un tā sanāk, ja mēs panalizējam savu ikdienas gājumu, tad mēs droši vien būsim pārsteigti, cik maz mēs laika pavadām ārā. Runājot par stiklojumiem, stikls kļūst kā modernās arhitektūras galvenām tādām sastāvdaļām, dēļ tā, ka tehnoloģiski ļoti, ļoti attīstās. Stikla energoefektivitāte logiem ir pieaugusi 3, 4 un pat vairāk reizes. Un runājot par logiem, jumta logi ir loģiski, plakne, sliepā, saule tas ir arhitektūras līdzeklis, kur visvairāk var dabūt gaismu. Un ar jumta logiem man vislabākā pieredze ir izveidojusies Velux speciālistiem, ir vairāk objekti uztaisīti. Un jāsaka, ka šī sadarbība ir lieliska. Vispār viņi ir kompānija Velux, un viņi rīkotie pasākumi man personīgi ļoti daudz nozīmē manā attīstībā. Velux ir dienas gaismas bruņinieki, un es esmu viņa ordenī. mēs esam vienās rindās. Pieredzes Latvijā mums ir vairākos objektos, bet tas patīkamākais ir, ka tie risinājumi nav atrodami pat tajos viņu standarta katalogos, bet viņi ir iespējami. Ar viņu pieredzējušiem speciālistiem mums izdevies panākt to, lai šie uzstādījumi tiktu izpildīti, nepalikt tikai tādā ideja līmenī. Mēs esam ģimenes uzņēmums, un manuprāt, man tas ļoti simpatizē, ka šī kompānija ģimenes uzņēmums, priekš manis tā ir tāda garantija domāšana paudzēs, ilgtspējīga pieeja lietām, savam darbam. Un tas ir jūtams. Tas ir jūtams viņu attieksmē, kā viņi attīstās, kādi ir viņu mērķi, patiesie nodomi, kas ir jūtami, tie ir labi, ja tiešām ir cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošanas virzienā. Tas nomierina, tas ir ļoti labi. Mani sauc Olivers Āķis, un esmu Sijā kapteiņa Āķis īpašnieks. Mēs būvējam Pāvils nodā atpūtas mājas, kuras cilvēkiem būs pieejams šīs vasaras sākumā. Mans mērķis ir sniegt cilvēkiem komfortablu atpūtu un mājīgumu sajūtu, lai tie varētu izbaudīt klusu un mieru Kurzemes jūrmalā. Man ir svarīgi, lai manas uzceltās mājas būtu sakārtotas no pamatiem līdz jumta korei. Nevienam nav noslēpums, ka cilvēkiem ikdienā ir nepieciešams pēc iespējas vairāk gaismas un labi ventilētas telpas un komforts ik uz soļa. Visas šīs lietas kvalitīvi nodrošina virsgaismu no jumta logiem. Tāpēc es uzskatu, jo vairāk jumta logi, jo labāk. Pie šāda principa esmu pieturējis pēdējos savos realizētajos projektos. Katrs no maniem iecerētiem realizētiem projektiem ir izlolots, tāpēc man ir svarīga kvalitāte, kur viennozīmīgi var nodrošināt tikai pārbaudītas vērtības. Mēs atrodamies pie jūras, kur palielina visu dabas stihiju vērienu. Tie ir spēcīgi vēji ar lielām lietus gāzēm, kuras reiz no reiz pārbauda visu cilvēku radīto lietu izturību. Tāpēc ir jāizvēlās nevis pieejamākais, bet pārbaudīts un daudz gadu garumā pilnveidots vērtības. Velux jumta logs var dzīvot savu dzīvi. Tas var aizvērties, kad sāk krīt lietus,
tas var atvērties, kad ir ļoti karsts, var aizvērt žalūziju, tad, kad spīd saule. Velux piedāvā ļoti plašu sortimentu, kas man mudina uz jaunām idejām. Viņi noteikti iet vienā solī ar laiku un jaunākajām tendencēm. Viņi seko līdz tirgus attīstībai un klientu vēlmēm. Mūsu sadarbība ilgst 12 gadus. Šo gadu garumā mums izveidošās draudzīgas attiecības. Viņi ne tikai pārdod produktu, bet veic šī produkta montāžas pareizu apmācību soli pa solim. Labs arī ir pēcgarantijas servis. Ar nepacietību gaidu, ko Velux tuvākajā laikā piedāvās, kā pārsteigs un ar ko uzrunās. Mani sauc Gunters Kampāns, esmu jumiķa amata meistars un SIA GK jumti vadītājs. Uzņēmums nodarbojas ar jumta konstrukciju, montāžu, kā arī visa veida jumta segumu, ieklāšanu, remontu un renovācijas darbiem, kā arī jumta logu montāžu, apkopi un remontu. Es uzskatu, un daudz man arī piekritīs, ka jumta logi ir gaismas un svaiga gaisa avots gan mājās, gan biroja telpās. Ja tīpaši tas ir aktuāli sen uzbūvētās ēkās, kur jumta bēniņi tiek pārbūvēti par dzīvojamām vai biroja telpām, un kur varbūt var iespējams nevar uzstādīt fasādes logus, kā arī jaunajos projektos, kur ir vajadzīgs vairāk gaismas. Velux piedāvā arī žalūzijas, saules sargus, slēģus, iekšējās aiļu apdares un vēl lielu produktu klāstu, ko var apskatīt Velux mājaslapā vai arī Velux katalogos. Velux jumta logus uzstāda jau 10 gadus, bet konkrēti ar SIA Velux Latvija sadarbojos kopš 2011. gada, kur esmu Velux certificēts iebūvētājs un Velux servis speciālists, veicot ne tikai logu montāžu, bet arī apkopi un servisu. Patīkami ir sadarboties ar uzņēmumu, kur visi pasūtījumi notiek ātri, korekti un salīdzinoši īsos termiņos. Kā arī notiek dažādi semināri gan iebūvētājiem, gan jumta logu tirgotājiem, kur tiek sniegta informācija un apmācības par jaunākajiem produktiem un to realizēšanu dzīvē. Un, protams, ceru uz veiksmīgu turpmāko sadarbību ar SIA Velux Latviju.